Šis ir 5. Ir jauna stunda, un jaunā stundā mums ir kāds viesis. Kā jau pirms brīža mēs stāstījām, ka tas būs Jānis, ja plašākajā pasaulē pazīstams Latvijā kā Goran Gora. Labvakar! Labvakar! Cilvēks, kurš vienmēr ienes prieku studijā. Cilvēks, kurš... Es viņu nesāju līdzi somā. Tev prieka maiziņš kaut kāds, ja? Kulīte. tā kā pelnus kaut kam piekarina klāt, vai ne? Pelnu dienā. Ir tās fejas drīzāk Disney multinēs, kas lidinās apkārt pa mežu ar tām vālītēm. Jā. Uzsiti pa laikam, un tur paliek normāli unziņa maziņa. Ar dzirkstelīti galā. Aiziet, iedod iekšā, un prieks parādās. Es varbūt arī rozā vienradzes, ja vajag. Un mēs zinām, ka to arī varbūt Rainis, ja vajag. Ja vajag. 150 gadu jubilejam, un Rainis šajā gadā ir izdarījis visu iespējamo kultūras dzīvē Latvijā. Ir plaši aprunāts un apspēlēts arī. Gan teātrī, gan dažādos uzvedumos. Jā, tas ir paradoksāli. Mēs 150 gadi kungam, bet šitā te laiž. Pasties, jaunas izrādes, tur tramvajas aplīmē, visādi tur notiek konkursi un brīnuma grāmatas izdod un tā tālāk. Vides arī instalācijas pretī Latvijas universitātei arī dzen un vēl viss kaut kādās vietās. Rīgas parkos ir sastopams ar Raiņa vārdiem virsū. Un cik aktieri nav bijuši Raiņa tēlā? Es esmu skaitījis jau. Reizēm pat vienā izrādē 5. Reizēm pat vienā izrādē 5. Bija kādā laikrakstā bija pat rakstīņš, kurā bija tā kā apkopojums. Man tur arī pagadījās būt dažādi aktieri, ieskaitot mani, protams, ja, profesionāli aktieri, kuri atveido Rainu, un tad attiecīgi, kuram tas leņķītis kāds, kurš bija pamanījis kaut kādas īpatnības Raina tēlā. Tā kā, jā, es domāju, ka katrs cienījams latviešu kungs ir mēģinājis uzaudzēt bārdu nūsas un atlaist matus un nokrāsot baltus un izdīt pliku plesīt, lai iestos Raina tēlā. Kļūt par autentisku Rainu. Jums tur arī punktus arī lika, kurš ir visautentiskākais bijis no jums atveidotājiem, vai tomēr tā informācija tika paturēta pie sevis? Patiesībā sakot, nelika gan, bet kaut kādas aizkadra komentāri ir dzirdēti, jā, kuram tur labāk sanāca, kuram sliktāk, varbūt to mēs nevērtīsim, lai tas paliek profesionāļu vidū. Tieši tā. Bet es nebiju viens no tiem, kas bija pašā apakšā. Es biju diezgan kaut kur tādā galgalītī augšņā, bet es, protams, kurš tad cits sunim ārsti plivinās, ja ne pats kaķītis. Pareizi ir. Jāni, tu esi arī daļa no fonda Viegli. Mēs zinām, ka ir tapis Murjāņos ieraksts. Pavisam burvīgs, kur arī cilvēki pavisam drīz varēs dzirdēt savos aparātos, kuros var atskaņot gan digitāli, gan CD formālā. Nu, CD, tas taču jaunais formāts. CD pēc pāris gadiem būs jaunais vinils. Nē, jaunās kasetes. Vai lentes. Vai minidiski. Un pēc tam mājās, iedomājies, tu atver skapi vaļā un tu skaties, Limba Biskit pirmais CD. Ļoti labi. Un tu ņem un tu liec saviem draugiem kaut kādiem atceries šito te, baiga labais. Paklausamies to disku. Bet tur pēkšņi gliču un viņš ir saskrāpts. Ieķērās. Jāni, runājot par fondu Viegli un fonda Viegli izdarībām, mēs zinām jau tagad, bet tūdaļ pat daudz uzzinās, kas notiks rīt 23. septembrī. Tev ir informācija. Man ir pavisam neslepena informācija, kas notiks rītā dubultstacijā. Tiem, kas vēl nezina, dubultstacija ir tā pati, kas ir Jūrmalā, tur, tieši tā kā sanāk pretī Jomas iela. Protams, Jomas iela svēti notiek tāda liela māja, tā kā Vilnis, viņa bija ar tādu lielu logu. Tur tagad ir Jūrmalas doma izveidojis mākslas centru, kas ir vispār pats interesantākais, manuprāt, kā var stacijā ievietot mākslas centru. Man tas agrāk negāja kopā tā bilde, bet tā ir tāda daļa no liela plāna viņiem, bet, sakot, šajā jaunajā dubultu mākslas centrā, turpmāk pieminēsim to tā, lai visi zin, ka tā ir tā dubultu stacija. Tātad dubultu mākslas centrā mēs atvērsim tādu diezgan unikālu grāmatu, ko Fonds Viegli ir izdarījis sadarbībā ar Jūrmalas domu un Mansardu, kas ir Imants Ziedoņa esejs par Raini. Tas tā kā turpinot Raina gaļā, mēs arī ielecām tajā vilcienā, izdomājam, ka tagad ir īstais laiks pārizdot, pareizāk sakot, grāmatu Mūžības temperaments, bet tādā deluxe versijā papildinātā. Mūžības temperaments 70. gados, kā pirms tam tu stāstīji aizkadrā, esot bijis, bet nepietiekamā metodā. Grāmata ir praktiski nepieejama, un līdz ar to mums salikās, ka tas ir tas īstais laiks un īstais brīdis atgriezties pie Ziedoņa un pie Raiņa, un kas ir interesantākais, ka mēs jau šo tēmu sākām cilāt šī gada maijā, kad bija laiks Ziedoņam apbalvojums, un mēs jau sākām mazliet tā kā urķēties un meklēties, kas tad
tad tur īsti ir, jo laika ziedojumi pagāja Raiņa zīmē, bet mēs negribējām tīri iet Rainī un sapratām, ka jāliek ziedonis klāt, un atklājās brīnišķīga aina, ka viņš ir izpētījis visus Raiņa, nevis visus, bet lielu daļu Raiņa darbu un meklējis tur dažādas kodus, tā kā es domāju, ka tiem, kuri mācās iespējams kaut kā, 12. klasē, kurā klasē māca Raini diezes, es nezinu. 11, 12, kuriem tagad tuvojas eksāmeni, domāju, ka viņiem ļoti, ļoti labi noderēs tā grāmata, jo tā ir tāda ļoti padziļināta informācija. Tādu varbūt gluži mācību grāmatos vēl neraksta, vai varbūt raksta ļoti nedaudz. Tā kā es pat teiktu, tas ir ne tikai tādiem feinšmekeriem, bet arī tīri kā izglītojoša grāmata. Varēs citēt esejās un konspektos. Jā, citēt nepareizi. Un tad sajaut, kurš īsti to teica, Rainis vai Ziedonis. Un, tad tur sākas šarādi un skolotāji beigās tāpat ieliek 2. Sorry. Wow, bet tur būs kaut kas pavisam īpašs. Tur būs arī lasījumi. Deluxe versija. Jā, Pastāsti, kas ir tas pievienotais, kas nav bijis padomu laikos, kad grāmata tika izdota? Redz, tas lielais piedevums ir tāds, ka tad, kad iznāca grāmata, tad, kā jau grāmata iznāk, tas viss ir nokomplektēts, bet Ziedonis turpināja vēl pēc grāmatas izdošanas savas studijas un meklējumus, un mēs pie šiem meklējumiem esam nonākuši un atraduši visādas papīra stērbelītes un salvetes un burtnīcas, kuros viņš bija turpinājis šo darbu. Un līdz ar to tas ir pirmais papildinājums, un otrais papildinājums arī tas, ka tas, protams, ir papildināts ar brīnišķīgu krāšņu vizuālo materiālu. Mums ir brīnišķīgs fotogrāfs Gunārs Janaitis, kurš ir safotografējis Imantu dažādos savas dzīves posmos un periodos. Līdz ar to tā ir arī ļoti skaista grāmata. Es pats esmu redzējis arī šo grāmatiņu, viņa tiešām ir tāda vizuāli baudāma. Tā kā, teikšu tā, mūsdienīgota, papildināta forša grāmata, kas varētu iegūt jebkurā skapītī, kuriem gribētos palasīt kādreiz, ko tad mūsu 2 dižgari ir kopā sadarījuši. Katrs savā laikā, katrs ar savu skatījumu, ar savu prizmu. Runājot par staciju, kā tev šķiet, kāpēc tieši tajā vietā dubultu mākslas centrā, kā mēs to esam iesaukuši jau šokart? Kāpēc tā? Vai Fondam Viegli ar dzelzceļu ir kādas īpašas un patīkamas attiecības? Mums mazāk, bet Jūrmalā ir attiecības, jo, kā izrādās, gan Rainis, gan Imants ir savulaik dzīvojuši Jūrmalā. Imants tur bijis literatūras skolotājs, un Rainis, kā mēs zinām, viņam pat majoros ir dāča. Sava vietiņa. Villa. Nebaidīsimies šī vārda. Un tā mums pilnīgi loģiski salikās, ka stacija, pirmkārt jau Jūrmala, otrkārt stacija, kas ir tāds varbūt filozofisks un tāds kaut kāds simbols, kā viens piebrauc, otrs aizbrauc, un tā mēs tur mainamies tajās stacijās, bet tajās stacijās paliek kaut kāda enerģija no cilvēka. Un arī tāpēc, ka mums ļoti labprāt patīk spēlēt dažādās interesantās vietās. Tu vari vienmēr aiziet uz koncertu zāli, vienmēr aiziet uz kaut kādu krogu, bet uz staciju aiziet palasīt grāmatu un paklausīties, kā to dara Ausma Kantāna Ziedoni, kur arī rīt piedalīsies ar lasījumiem no grāmatas, vai arī paklausīties Fonda Viegli koncertu, kas arī tur rīt notiks. Starp citu, tas tā by the way. Jauna albuma ieskandināšana. Arī, jā, mēs... Bišķiņ būs, tomēr. Bišķiņ būs dzirdams kaut kas no iepriekšējiem 2 albumiem, bet arī pāris jaunas dziesmas, kuras mēs vēl šodien samēģinājām. Jānis saka, vai nepārtraukti nenorīmti arī varēs rītdien tur dzirdēt? Jā. Saka, ka varēs. Ļoti labi, mēs iesāksim šovakar. Var gatavoties. Tieši tā, mācīties tekstu. Šovakar Raimonds Gusarevs un Māru Manholstein tūdaļ pat jums. Šis ir 5. Pilnīgā vakarā ar dziesmu nepārtraukt nenorīmt. Mēs ar Jāni turpināsim sarunu pēc maza brītiņa, bet tikko kāds anonīms klausītājs atsūtīs to, ka, hei, Raini, mēs dabūjām arī 9. klasē. Oh, man. Tas sākas jau tad. Par to cikos, un vēlreiz atgādināsim, kur pavisam nedaudz vēlāk. Forši ir noskaidrot pirms koncerta jau to, ko spēlēs koncertā. Šajā gadījumā Fonds Viegli ir ieradies vismaz viena cilvēka pārstāvniecībā šeit pilnīgā vakarā. Gora mums stāstīs kaut ko ļoti labi. Jāni rītdien dubultos, cikos ir jāierodās, lai nenokavētu neko? Pirmkārt tā. Sāksim ar to, bērni. Tehniskā daļa. Pirmkārt jau tas pasākums, jāatzīstās uzreiz īsti nav pa biļetēm. Bet ar ielūgumiem. bet labā ziņa tā, ka mēs esam gājuši laikam līdzi un mēs nodrošināsim tiešraidi. Pareizāk sakot, to nodrošinās LSM.lv, kur varēs tiešraidē vērot, kas notiek. Ja to negribas darīt mājās, kā jau teicu, izdevusi grāmatu izdevniecība Mansards, un ir tāds Mansards Nice Place, tāda vietiņa Rīgā, kur arī 7:00 ir aicināti visi nākt un skatīties tiešraidi. Var, protams, stāvēt blakus stacijai un māt ar
rokām un visādi izdarīties, jo tur uz vietas arī tiks nodrošināta tiešraide, un tas gan būs 2. stāvā. Bet, tas vajag kāpnes kārtīgs. Vai kāpnes vienkārši pie loga pieiet un pastīties. Bet primārais, es teiktu, kad ir, ja tas interesē, jāskatās ir tiešraidē vai nu lsm.lv vai nu Mansardā, bet tas viss sākas 7 vakarā. 7 vakarā. 7 precīzi. Un pirmais bloks ir tātad šī grāmatas atvēršana, kurā mēs vaigus piepūtuši uzstāsimies arī ar muzikāliem priekšnesumiem no Imanta Kalniņa operas Spēlē dancoju, kur ir Rainis ir libreta autors, pareizāk sakot, Rainis ir attiecīgi visa darba autors Spēlē dancoju, bet Imants Ziedonis ir libreta autors kā reiz. Un daļa no šīs operas skanēja arī Laiks Ziedonim ceremonijā 3. maijā, tad te būs tāds akustiskais priekšnesums no mūsu puses. Vai koki arī būs līdzi? Koki, diemžēl, vai par laimi nē, jo tas bija diezgan sarežģīts darbiņš. Atvilkts. Bet, lai paliek cēsīs, ja? Lai paliek cēsīs, tieši tā, bet tas lielais kopums ir tāds, kad grāmatiņa un pēc tam arī koncertiņš smuks. Es domāju, ka mēs būsim gana skaļi, lai dzirdētu cilvēku arī pāri ielai. Vajadzētu būt, ka viss izdodas forši. Tātad 7 vakarā. 7 vakarā var būt dubultos. Ja tev nav ielūgums, tu var vienkārši būt blakus. Tiešraidi, jā. Tiešraidi vai klātbūtne, nu? Un jāsako līdzi arī ir Twitterī tī fondam Viegli, tas ir @fondsviegli. Tur vispār diezgan daudz notiek visādi ielūgumu izdāļāšanas un dažādi konkursiņi. Vismaz cik es esmu sekojis tam līdzi un iespējams tagad skatās fonda meitenes un saka, ak, Dievs, Jāni, beidz runāt. Pārstāj. Jāni, kas notiek? Te telefons nav sācis zvanīt šajā brīdī. Es noliku malā speciāli. Nē, bija izloze. Bija pēdējais ielūgums izlozēts 21. septembrī. Tad nav tā, kad es meloju. Tātad kāds noteikti būs arī tas laimīgais, kurš tiks arī paskatīties šo te visu tiešraidē, real-timā. Klātienē. Jā, lūk, šādi man tie jaunumi ir. Bet gads vēl tikko sācies, Klau. Ir tikai pašas septembra beigas. Gads jau drīz beigas. Es reiķinu no otra gala. Bet pavisam drīz jau būs atkal jaunumi par jauno albumu. Vai ir zināms, kad viņš tā kā izsprāgs? Tu domā, ka mēs tev laidīsim projām tūlītās? Par dubultiem un Jūrmālas mākslas centru mēs esam... Tas būtu viens, kā teikt, Ivars Godmans, ja? Bet... Otrkārt. Mēs izmantosim iespēju, Jāni, un tev nedaudz patirdīsim ar jautājumiem par jauno albumu fondu Viegli ierakstīto jau. Jums ir kāds krēsls un arī virve? Jūs varētu man piesiet pie krēsla un tad tur... To mēs arī varam mēģināt. To mēs varam izdarīt, ja nebūs atbilžu, tad... Un viena lampa tikai visu laiku. Vārds, uzvārds, tēvārds. Personas kods, bankas kods, adresi, uzkrājums. Cik tev ieskaitīt naudas kontā? Cik fondu Viegli jaunajā albumā būs dziesmas, ko? 12. Kādas tās būs? Mažoros vai minoros? Jāatzīstās ļoti mažoros. Ar kādiem vārdiem? Ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Loģiski kā. Bet sastāvs ir nemainīgs. Mēs neesam mainījušies. Es zinu, tie paši brīnišķīgi. Vēl cilvēki nākot. Klāt ir atgriezies Kārlis Kazāks, kurš vakars Pietru Jasmīnas albumā bija paņēmis nelielu atvaļinājumu. Bet tas pats kopums Kauperīts, Māra, es, Elmars, jeb Raimonds Gusarevs, kurš dzirdējāt iepriekšējā dziesmā performēja Jānis Strapcāns, Kārlis Kazāks, un viņš piekrīt ieskaņot savu dziesmu tikai tad, ja akordeons šajā dziesmā spēlēs šipsīts. Tā kā, skatīsimies, kā tur beigās sanāks ar to akordeonu, jo tas mums vēl ir jāpabeidz, bet lielais darbs ir beidzies. Pat pirmiem mums bija pēdējā ieraksta sesija ar kora partijām, un būtībā šobrīd albums ir gatavs doties nākošajā etapā uz miksu. Uz studiju, padzīvoties par datoriem. Padzīvoties pie Gata Zaķa, protams, kad mēs esam par dzīvniekiem, dzīvnieku aizstāvi. Un tad jau atliek tikai tas mirklis. Sēdēt un gaidīt. Klau, runājot par šo te trešo studijas albumu Fondam Viegli, kā tas atšķirsies no iepriekšējiem diviem? Mēs noskaidrojam, ka nedaudz pozitīvākās noskaņās, mažorīgāks. Ar to, ka pirmkārt mēs beidzot atļāvām mūsu brīnišķīgiem sesijas mūziķiem, kur strādā ar mums kopā koncertos, attiecīgi Bosam un Bungām parādīties arī ierakstā.
Tātad mēs esam pirmkārt kļuvuši mazliet muskuļaināki un Rungas ir rokās. Rungas ir rokā, tās prieka rundziņas Mārtiņam Miļevskim rokās un Valters Sprūžiņš sēž uz basģitāras kombija un brīnišķīgi dudina. Līdz ar to tas albums ir daudz dinamiskāks un daudz draivīgāks, teiksim, latviski. Un arī kaut kā, redz, mums vienmēr sakrīt tās domas, mēs nekad iepriekš nesarunājam, kādas dziesmas mēs tagad rakstīsim un kādas mēs liksim albumā. Un, kad mēs aizbraucām uz Murjāņiem, uz radošo nometni, mēs tā salikām visus galvas kopā un izrādās, ka visiem ir kaut kāds vienots tāds mūdiņš. Mēs baigi gribējām papriecāties, parūtaļāties, atrast tās mazās dzīves laimītes, kas ir ikdienā. Un līdz ar to mūsu meita katru reizi, kad albums saskanēt, viņa dejo un to nepārtrauc darīt. Tā ir laba zīme, jā, tad šis ir children proof. Nebūs vajadzīgi vecāku piesaistīšana. Nē, tu nebūs, tas trīsturīts ir Bet, vienīgais, es domāju, ka vecākiem tas būs baigais killers mašīnā, kad visu laiku tur jāklausās tikai viens disks un, Bet viņš īsti nevar apnikt, jo viņš ir ļoti brīvs, dabisks. Var atklāt no jauna visu laiku. Un visu laiku atklāt no jauna, jo tas viss ir rakstīts brīvā dabā, Lojas upes krastā, brīnišķīgās alās un krastos un ceļoties pāri upei. Mēs tur meklējām visādas brīnišķīgas vietas dabā. Vēlākā diennakts stunda, kurā kaut kas tika ierakstīts? 1 naktī. Pēc 1 vairāk nekas, jā? Nē, 1 naktī līdz 4 naktī. 1 līdz 4? Mēs, 1 sākām un tad līdz 4. Ļoti labi. Jā. Pašā Ziedoņa vasarnīcas tā kā visa laukuma vidū, kur agrāk bija klēts, kas mums nedaudz aizgāja atvaļinājumā. Ja viņi apvainojās pagājušajā rudenī un tā klēts ir prom. Bija prom, pareizāk sakot, bet mēs sapratām, ka kaut kas arī šajā albumā jāieraksta klētī, un mēs aizgājām uz to klēts vietu un vienkārši salikām visus instrumentus un visas gaismas un skaņu un vienkārši turpinām strādāt. Un tagad klēts ir atgriezusies, viņa priecīgi, ir jauni jumti ar jaunām redelēm. Tā. Viss mierīgi. Viss mierīgi, viņai ļoti patika atvaļinājums, viņai bija ļoti karsti. Tāpēc viņa atvēsinājās mazliet un viņa ir atpakaļ. Klau, runājot par to brīdi pirms jaunā gada, to pirms Ziemassvētkiem, to pirms dod 5 labdarības maratonu, Fons Vieglerī, kā jau ierasts, uzstāsies un muzicēs. Uzspēlēs kādu koncertu. Mēs taču nevaram citādāk. Tā tas dabā ir iekārtots. Mēs zinām, ka oficiāla informācija sakos nedaudz vēlāk, bet jānezina, mēs zinām, ka tu zini. Ka tev ir kaut kas sakāms mums jau tagad. Tur būtu jāpaskatās kalendārīšas un vienkārši jāiezīmē ar mazu zīmulīti. Es teiktu, man pašam kalendārīts priekšā, es taču neesmu no pirksta taisīts. Mēs atšķiram kalendārīti un ieraugam tāds datums 1 un 4, 1 un 5. Tas ir viss, ko es varu pateikt. 14. un 15. decembris. Jā, draugi. bet es laipni aicinu sekot līdzi informācijai. Es domāju, ka gan jau, ka mēs paklieksim, kad tās biļetītes sāks atrast ceļu pie jaunajiem īpašniekiem. Bet, protams, mēs ejam tradīcijās dziļāk iekšā, un tas notiks Dzelzceļa muzejā, tepat Rīgā, un pirmdienas vakars un otrdienas vakars. Tā, lai mēs īsti neuzskrietu virsū varbūt kādiem citiem koncertiem, jo skaidrs, ka ziemā jau redz visi patveras mazākās vai lielākās iestādēs weekendā un tomēr velta savu laiku izklaidēm. Un tad mēs izdomājam, ka jāiet pirmdien, otrdien, kad visi var sākt nedēļu forši, lustīgi un priecīgi. Un tas noteikti būs stāvkoncerts, aktīvs, ātrs, jo tāds ir tas jaunais albums. Lūk, labas ziņas šovakar no Goran Gora pie mums pilnīgā vakarā pastāstīja visu, ko mēs gribējām zināt. Jāni, paldies, paldies, ka tu esi tāds, kāds tu esi. Tagad ciesim viņu vaļā. Jāni, lai izdodas rītdien. Paldies. Un lai izdodas ar Zaķa kungam sveicienu nodot no mums. Noteikti. Lai izdodas viņam arī viss ar Miksu albumam, kur mēs nevaram joprojām sagaidīt. Es arī vairs ne. Jāni, lai veicās. Paldies. Čau. Tu klausies 5 LV.